Hei, jaunieti, mēs tā padomājām. Vai tu esi aizdomājies, kur cilvēki rod spēku un cerību? Life is people, with people, because they have lots of good ideas, and I think we all together could make better things. Ja es izguļos, tad ir spēks un enerģija. Svētdienās arī patīk aiziet uz baznīcu, un tas man dod spēku ne visai nedēļai un noskaņo uz pareizā ceļa, ja tā var teikt. Pareizo ritmu iedod nedēļai. Spēku un cerību man dod ģimene, vecāki, draugi. Un, protams, pats svarīgākais ir Dieva, Jēzus atbalsts. Наши дети, наши внуки, мы надеемся, что они будут жить долго, счастливо, да, и успешные. И богато. Успешные. Dievs! Katru laiku, katrs rīts. Pamošanās jau vienkārši brīnums. Dievs, un es šo spēku saņemu tieši caur lūgšanu un arī Dieva vārdu. Dievs sakārto tos ceļus arī, ka satiec cilvēkus, kas tev caur kaut kādām situācijām, vārdiem tev uzrunā un liek tev saprast, ka ir jāaktualizē šī cerība un šis spēks, un arī ar to visu saistītā arī mīlestība. Tas, teiksim, darbojas tādā kopumā. Tu nevari pateikt tādā vienā vārdā. Nezinu, varbūt mīlestība, jā, mēs precēsimies maijā un esam kopā jau 10 gadus. Viens otram dodam to spēku. Jā, mēs otru atbalstām, neļaujam nolaisties, kaut kā tā. Spēku un enerģiju dod man ģimene un draugi. Man spēku un cerību dod tā kā draugu un tuvinieku atbalsts. Man tā doma, ka vēl kaut kas nav izdarīts, ka vēl kaut kas varētu būt priekšā, kas vēl nav piedzīvots, un gribas to tā kā sasniegt. Mēs, ŠMNF jaunieši, aicinām tevi un jūs visus pārējos uz jauniešu nedēļas nogalu 8. martā. Jā, gaidam!